Ar šogada pēdējos darba nedēļas ziņu apskatu Tivok Latgolai, Alise Plus studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienotos Valstu tautas skaitiešanas birojs šonedēļ paziņojis, ka pasaules iedzīvotāju skaits šogad pazalielinājies par 75 miljoniem cilvēku, un jaungada dīnā porsnieks 8 miljardus. Saglabājot pašreizējai statistikas tendencei, jauno gada sākumā katru sekundi pasaulē gaidāmi 4,3 jaundzimušie un 2 novis gadījumi. Ziemassvētkos Ukraina no Pasaules bankas sajāmusi apmēram 1,22 miljardus eiro, kas galvenokārt tiks izlietoti pensiju izmaksām un civilos aizsardzības darbinieku algām, tā vismaz paziņojusi Ukrainas finanšu ministrija. Nedaudz vairāk kā 1 miljards ASV dolaru ir Japānas valdības garantēts aizdevums, bet pārējos summas īt no Norvēģijas, Amerikas Savienotajām valstīm un Šveices. Šonedēļ naktī iz otrdieni Ukrainas armija okupētajā Krimā Feodosejas ostā iznīcināja lielu desanta kuģi Novočerkask. Krīvija naktī spīgdiņu savukārt veica masīvus trīcīņus ar raķetēm un droniem pa vairākumu Ukrainas pilsētām – Harkivu, Ļvīvu, Odesu, Dņipru, Zaporižģi, Sumim un Kijivu. Nodarēti pūstījumi dzīvojamo mākam, saimnieciskiem un infrastruktūras objektiem. Uzbrukumā vismaz 16 cilvēki nogalinoti un 97 guvuši ievainojumus, par to liecināja jaunākā informācija. Vācijas policija un muitas izmeklētāji šogad pēc provizoriskām aplēsēm portvēruši rekordlielu kokaīna daudzumu 35 tonnas. Salīdzinājumam pagājušajā gadā tika konfiscētas apmēram 20. Savukārt Austrālijā Ziemassvētku laikā pludmaļos izskaloti vairāki 10 aizdomīgu paciņu, kas saturēja kopumā vairāk kā 120 kg kokaīna. Nacionālo elektroniskos plašsaziņas līdzekļu padome itimos dīnos ir līgusi pieeja visam ar Jandeks saistītom vītņam Latvijā, ieskaitot vītņi Jandeks Music. Napīkrētot tādam lēmumam, SIA Jandeks ir vērsusies administratīvajā rajona tīsā, kas rakstveida procesā pieteikumu skatās jauno gada 29. februārī. Jandeks galvenie konkurenti Krievijas tirgā ir Google, Microsoft, VK un Rambler. Jandeks Search ir trešo lielāko meklētāju programma pasaulē pēc Google un Bing. Par Riezeknis pašvaldības policijas priekšnieku iecelts pieredzējis valsts policijas darbinieks Vitalijs Podgaiskis. Viņš ir beidzis policijas akadēmiju un 31 gadu nostrādājis valsts policijā, pēdējos 12 gadus par Riezeknis Īcirkņa krimināla policijas nodaļas vadītāju. Arī par jaunveidojamos Riezeknis novada pašvaldības policijas priekšnieci iecelta bijušo policiste, juriste Vija Netle Galija. Jai 9 gadus vadīja valsts policijas Riezeknis Īcirkņa kārtības policijas nodaļu. Pirotehnikas izstrādājumiem pirms jauno gada sagaidīšanas šogad atvēlēts par 20 līdz 30% mazāk naudas kā pērnā gadā. Par to informējis Neatkarīgos pirotehniķu asociācijas valdes priekšsēdētājs Joņs Nutovcs. Pēc jo domām šogad kopumā cilvēki svētkus svin pīticīgāk, un to esot ietekmējis pirktspējas kritums. Šogad oficiāli ziņots, ka jaungada saluds būs 6 pilsētos – Ventspilī, Ūgrī, Daugavpilī, Valmierā, Jēkabpilī un Riezekņā, bet cenu aptaujas ir veikuši arī vairāki citi novadi. Prognozes liecināja, ka jauno gada sākumā Latvijā paliks vēsoks. Pirmajā nedēļā būs noturīgs saltums. Aizējušo gada pēdējo dienu vieji pamainās iz austrumu vējiem, atnesot sausoku un soltoku gaisu. Naktīs gaisa temperatūra vītom vidzemē un Latgolā piezatuvos -20 grādiem, dīnā varbūt pat -15. Lai gan jaunedēļ brēžim sniks, kopumā nokrišņu nebūs daudzi, un pēc pilnīgas kušanas nevajadzētu cerēt uz stabilu sniega sagu. Lūk, taida ir bijusi šogada pēdējo darba nedēļa, un man atliek viņu sacīt lielu paldies par uzmanību aizējušajā gadā un novēlēt mums visiem, lai jaunajā gadā ir patiešām daudzi labu un priecīgu jaunumu. Studijā bija Juris Saukāns, par raidījumu Tivok Latgolai satura atbildīja Alise Plus, projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio